Tātad par Smart ID, cik tas ir droši un vienkārši. Tīri tā īsumā, par ko mēs šodien parunāsim, dažas tēmas par demo vidi, produkcijas vidi, par integrāciju, par nākotni un arī par jaunumiem, kas ir gaidāmi. Tad Smart ID, es domāju, zina visi, bet tīri atkāpēji, kad mums tas ir identifikācijas risinājums, kur gan autenticēties, gan arī parakstīt, teiksim, līgumus, atbilst daudzām dažādām prasībām, un kas ir svarīgs šobrīd, kā teikt, kopš vasaras, mēs esam lokālais Latvijas Republikas normatīvām aktiem apstiprināts identifikācijas līdzeklis. Proti, tas nozīmē, ka mums šobrīd ir pieeja PMLP, Latvija LV, topa vēl šobrīd, bet būs. Tad mēs esam nacionāls jau šobrīd autorizācijas līdzeklis. Arī nedaudz atkāpē darījuma skaits, pieņemsim, mums bija rekords. Martā bija 85 miljoni, un tas plus mīnus varēja. Katru mēnesi praktiski tuvojās tam robežai, vai arī, es domāju, drīz vien pārkāps, ņemot vērā, ka mēs tagad lietosim arvien vairāk viņu. Pār demo testa vidi, tad pāris lietas, ka tā ir pieejama būtībā visiem. Tur nav nekādi līgumi jāslēdz, nekādas pieejas atsevišķi nav, to var uzreiz sākt testēt. Pieejams tas viss ir GitHubā. Ir, kā jau minēts, Java un PHP bibliotekas izstrādātas, kas atvieglo dzīvi. Ir pieejami arī automatizētie testa konti, kuri jau sniedz atbildes, kas ir nepieciešams, un ir iespējams arī reģistrēties ar saviem datiem. Testēt, ja kaut kādi scenāriji ir kādi īpašāki, kas nepieciešami. Un par produkcijas vidi tur būtībā izmaiņas ir tikai dažas. Proti, kad ir jābūt līgumam ar unikālām IP adresēm. Un tiek piešķirts unikāls identifikators un vārds servisam. Izmaksas ir attiecīgi pēc tādas, kādas tās cenas ir norādītas. Es pierakstīju ar sarkanu, tas laikam drīzāk man jau visticamāk visi jau to ir izdarījuši, kad ir jāmaina certifikāts TLS, SSL līdz 12. oktobrim. Droši vien to visu izdarījuši. Tas tā, katru gadu, ja kāds ir sācis lietot tagad, tad tas ir katru gadu plus mīnus oktobri. Tātad par integrāciju. Visvienkāršāk, kā jau teicu, ir sākt ar demo. Tur var spēlēties, visu kaut ko darīties, interesanti. Visu informāciju var izlasīt. Par pašu šiem konfigurāciju. Tā kā jau esat konfigurējuši demo, pēc tam, lai, teiksim, pāriet jau uz produkciju, tur jānomaina ir būtībā dažas adreses un jāpievieno šīs te identifikators, kad jau līgums ir noslēgts. Un tad pāris iegūmi, tad mēs varam ņemt vērā, ka tas ir pavisam vienkārši un droši. Daudz ir tātad gala lietotāji ir daudz plaši piedāvājums. Un ievērotas ir prasības gan pret drošību, gan arī pret datu aizsardzību. Pāris integrācijas īpatnības jau pieminēja arī iepriekšējie prezentatori, kad nevajadzētu izmantot, pieņemsim, testēšanu dzīvē produkcijas vidē, bet sākt ar demo un norādīt visus parametrus, fiksēt tad jau visus parametrus un, teiksim, kopējot, labojot datus, jau pārbaudīt, ja ir kādas kļūdas jau tur. Tad vēl viena interesanta nianse. Es meklēju daudz un dikti, es atradu apmēram 3 vai 4 reizes, kad ir pārcelts mājās. Vismaz šis ir pēdējais, ko es atradu, kad par medicīnas nozari, kad varēs autenticēties ar kvalificētiem personas identifikācijas līdzekļiem, sākot ar nākamā gada 1. janvāri. Ja kāds varbūt zina precīzāk, var man labot. Šis bija pēdējais, ko es atradu. Un nedaudz par nākotni. Tā kā ir iegūt šis status, tad tas paver daudz jaunas iespējas. Tad šī minētā medicīnas nozare, augstākās izglītības nozare, kur varēs ieviest. Un mēdz tātad būt gadījumi, kad nāk un saka, ka viņš grib digitalizēties un
bet nav, pieņemsim, naudas, vai šī nauda ir ļoti maza. Tādā gadījumā mums ir, mēs varam novirzīt uz Latvijas IT klasteri, un par to nedaudz plašāk pastāstīs mums Ilze Raudiņa, kā speciālais mūsu viesis. Jā, esmu Ilze Raudiņa un pārstāvu Latvijas IT klasteri, kā arī Eiropas digitālās inovācijas centru. Un es pieļauju, ka daļa jau varbūt no jums to ir dzirdējusi, varbūt daļa nav, šodien būs kāda jaunuma priekš jums. Kāpēc to jums būtu svarīgi zināt? 2 iemesli. Pirmais. Digitalizēt savus iekšējos procesus. Otrais. Stāstīt un runāt par to saviem klientiem. Jo patiešām ir tā, ka digitalizācijas iespējas šobrīd ir lielas. Es vienmēr sāku savu prezentāciju ar to, ka jā, mums ir daudz naudas. Šobrīd ir ļoti daudz finansējums. Šobrīd ir 2 programmas aktuālas un ir gandrīz 100 miljoni. Tas ir daudz, vai ne? Jā, ap 90 miljoniem, līdz ar ko ir 2 programmas, kas ir LIA programma, atbalsts procesa digitalizācijai, un ir arī Altuma programma, kas ir aizdevuma vairāk. Aizdevuma ir 35% kapitāla atlaidi. Tās atšķirības ir principā mērāms naudiskajā izteiksmē. LIA programmā ir līdz 100 000 projekti, kas ir tieši par risinājumu iegādi un tātad piemērošanu un visu šo integrāciju, kā arī pēc tām Altuma programma no 100 000 līdz 7 miljoniem. Ja? Tātad tie ir vairāk lielāki investīciju projekti, Industrija 4.0, visi šie skaistie apzīmējumi, bet tāds, jā, tur infrastruktūra iet klāt un tādi projekti, kas ir ar lielāku, tā kā varbūt ir pievienoto vērtību. Nu, lūk, un lai jebkurš no klientiem vispār atbilstu statusam iegūt šo te finansējumu, ir sākotnēji jāvēršās pie mums. Un tas ir arī tas, ko jūs varat saviem klientiem teikt. Īstumā, jā, nu, naudas ir tik, cik ir katram, vai ne? Bet ja jūs pasakat, hei, jums ir iespēja ar 60% līdzfinansējumu dabūt manu produktu, tas paliek interesanti, vai ne? Nu, lūk, un tad jūs sūtat šos klientus pie mums uz Eiropas digitālās inovācijas centru, un te ir iezīmēts tāds uzņēmuma ceļš līdz tam brīdim, kamēr viņš iegūst finansējumu. Tad pirmais ir noteikti pieteikums, un tas varbūt arī jums pašiem ir aktuāli savus iekšējos procesus sakārtojot. Pieteikums diha.lv mājaslapā, pirmā poga, spiežam, aizpildam informāciju, un tad ir tāds nedaudz gaidīšanas režīms, kad ar jums sazinās mūsu eksperti. Kā rezultātā tad ir līgums, klienta pārbauda, bet ko es gribu arī uzsvērt, katalogs, standartizēt digitālo risinājumu katalogs, par ko man arī būs pāris slaidi tālāk. Tā ir vietne, platforma, kur jūs šobrīd arī varat ievietot šos savus risinājumus. Tas ir kā tāds mārketinga rīks, kur uzņēmumi redz, ko tad ir iespējams vispār nopirkt. Jo tās iespējas ir tik daudz, risinājumi attīstās, 21. gadsimts, IT tehnoloģijas, viss notiek ļoti, ļoti strauji, un ir vietne, attiecīgi, kur ir iespējams ievietot savu pakalpojumu, savu risinājumu, lai tad uzņēmums redz par to, ko ir iespējams ieviest. Nu, lūk, un tad ir ceļakartes izstrādes process pie mums. Mēs viņam dodam tā kā atzinumu, ar šo tu vari iet uz LIA vai uz Altumu pēc šī finansējuma. Tad, attiecīgi, notiek procedūra tajā pusē, pie LIA un Altuma, tiek izvērtēts viss, un uzsākās tātad projekta īstenošana. Un pēc tam, attiecīgi, viņš atnāk pie mums atpakaļ, vai jūs atnākt pie mums atpakaļ, un pārbaudam digitālā brieduma testu. Tātad tas notiek 2 reizes sākumā un pēc tam, lai mēs pārliecinātos par to progresu, mēs iedodam pozitīvu atzinumu un jūs saņemat finansējumu. Nu, tāda ir tā loģiskā ķēde, kā vai nu klients, jūsu klients, vai jūs paši tātad varat saņemt šo finansējumu. Kas ir labi, projektus var vairākus veikt, ja mēs runājam par LIA programmu. Jums ir 100 000 šis atbalsts iespējams, un jūs varat vairākus projektus realizēt secīgi vienu pēc otra. Tas ir diezgan patīkami.
Nu, lūk, un par to marketplace runājot, saprotu, ka auditorijā ir izstrādātāji, risinājumu piegādātāji, līdz ar ko mans minētais marketplace. Un tas mērķis ir tātad tieši veicināt šo digitālo transformāciju uzņēmumos. Vispār EDITS mērķis, tās iniciatīvas mērķis ir Eiropas Digitālo inovāciju centru. Mērķis ir transformēt šos biznesus, jo mums ir diezgan slikti Latvijā ar digitālo tehnoloģiju lietojamību. Dažādi indeksi, DESI indeks parāda, mēs esam tiešām ļoti, ļoti zemu. Līdz ar ko te ir iespēja pacelt šo visu līmeni augstāk. Un kādi risinājumi tad ir iespējams ievietot? Standartizēt risinājumu, ne ļoti protams, pielāgojami, bet tādi, kas jau ir tirgu, paņem no plaukta un principā ievietoja. Un es redzu diezgan tādu zināmu progresu. Tas ir vairāk domās tieši šis katalogs tādiem mazajiem projektiem, kuriem ir vispār 100% atbalsta intensitāte. Tātad klients 100% var iegādāties šo produktu bez jebkādu finansiālu ieguldījumu. PVNs netiek apmaksāts programmā. Ja? Nu, lūk, un risinājumiem ir jāuzlabo reāli iekšējie procesi, un ir arī kaut kādas neatbalstāmās darbības, ja šie risinājumi, tās nav nekādas datortehnikas, standarta šī biroja tehnika, ko neatbalstām esošas programmatūras un informācijas sistēma apkalpošana, kā arī esošu programmatūru papildināšana ar jaunu funkcionalitāti. Tam principā ir jābūt kaut kam pilnīgi tātad jaunam. Ja klientam nav, mēs viņu ieviešam, un tad viņam viņi ir. Ja? To mēs arī attiecīgi pēc tam pārbaudam, un klients dabo finansējumu. Tā kā, ja es runāju par procesiem, kas ir procesi, mēs visi zinām, kas ir process, bet te ir arī sīkāk uzskaitīt visu šie procesi. Es gribētu teikt, ka gandrīz grūti ir atrast kaut ko tādu, kas šeit nav iekšā. Līdz ar ko, ja jūsu risinājums atbilst kādam no šiem procesiem, jūs varat jau būt diezgan droši, kad jūsu risinājumu var iegūt atbalsta programmu ietvaros. Lūk. Par tiem marketplace risinājumu ievietošanas nosacījumiem mājaslapa, kas jums jāatcerās, www.dig.lv. Attiecīgi ejam pie atbalsta veidiem un pakalpojumiem, un tur ir digitālo risinājumu katalogs. Atverot vaļā, jūs varēsiet aizpildīt savu profilu informāciju un ievietot risinājumus. Tas ir bez maksas, un kāpēc ir forši un svarīgi īstenībā tur būt, jo jūs būsiet pirmie, ko tad šie klienti redzēs, kas nāk vispār pēc atbalsta. Protams, viena ir jūsu klienti, kurus jūs tā kā motivējiet piedalīties šajās atbalsta programmās, bet otrs ir arī tas, ka klients no malas var redzēt, kas ir katalogā, kādas ir tās iespējas iegūt. Jo mums tiešām ikdienā mēs strādājam ar šiem klientiem, tie ir nozara klienti dažādi, tur ir pārtiks, rūpniecība, pārstrāde, metāla apstrāde, kocinieki. Viņi tā kā, ko man iesākt, ar ko man sākt? Ir daļa, kas ļoti skaidri zina, ko tad viņi vēlas ieviest, bet ir daļa, nav, blank page. Un tāpēc arī ir forši, kad šie risinājumi ir atspoguļot katalogā. Nu, lūk, risinājumam ir konkrēta cena. Šeit mēs runājam par 5000, un mērķa grupa ir mikro un mazi uzņēmumi, bet jebkurā gadījumā, ja jūs esat ievietojuši arī šo savu risinājumu katalogā, uzņēmums zina, ja viņam arī lielāki projekti ir plānā, tad viņš zina, jebkurā gadījumā, ka pie jums var vērsties. Un tas ir pilnīgi normāli. Kā es minēju, tie finansējumi ir dažādi. Līdz 5000 100% intensitāte, līdz 100 000 tur ir vairāk, tātad tur atbalsta intensitātes ieslēdzās, tur mazie vidējie 60% saņem un lielie mazāk. Bet viņi zina, kur dabūt šo informāciju. Tāpēc tas būtu svarīgi. Tā kā ir piedāvājums ievietot savu produkciju un pašiem arī pieteikties digitalizācijas grantiem, ja jums ir tāda vēlme un interese. Man šķiet, ka es to visu pateicu. Jā, gaidīsim ciemās. Pēdējais, ko es gribēju pateikt, ka mums ir šis papildu jaunums. Varbūt varat pamanīt, šis ir telefona. Un šis jau vairs neizstās pēc telefona, bet jau pēc pulksteņa. Respektīvi, tas ir Apple Watch ieviešana, kas mums paredzēta jau sākot ar nākamo nedēļu dzīvē produkcijas versijā un pakāpeniski tiks piedāvāt visiem Apple lietotājiem. Ir prasības, protams, nelielas. iOS 13, WatchOS 6
un tas strādā kopā ar telefonu. Nav atsevišķi, tā kā viņam jāsūta šī ziņa. Nekas papildus nav vajadzīgs, nekāda aplikācija. Tas jau ir iekšā pašā Smart ID būs. Un, ja nu tomēr nestrādā, tad var pārliecināties, kad ir paziņojuma atļaušana, kad tiek parādīts uz Apple pulksteņa. Paldies!